Patriot Pictures piedāvā Gustavs Vilāna un Alekša Pabēža filmu Tu vari paskatīties uz debesīm un redzēt zvaigznes un pie sevis domāt, varbūt es kādreiz kļūšu par kosmonautu. Tu vari paskatīties uz skudru pūzi un redzēt skudras, kā tās čaklas strādā un nodomāt pie sevis. Kaut tas varētu strādāt tikpat čakli, bet ja tu paskaties uz kādu cilvēka māju, tu nekad nezināsi. Varbūt tajā kaut kas slikts notiek. Tu to nevari zināt, jo tu tajā neesi. Alo. Jā. Cik tev? Ok. 2 pakas kokaīna, 3 heroīna. Nu jā, un tu varēsi piegādāt to 22 čaļiem. Блин, чувак, es tev saku, nu... Vienkārši piegādāt. Где я тебе возьму tik daudz? Vienkārši Ej, tu piegādāt. nost. Tur jau vajadzēs man vairākas fabrikas apzakt. Un cik tur lau? Veci man nepieciešams. Ej, vienkārši. Иди ты. Nu, ko viņš? Ejam. Здорово, kungs. Dien. Vladimira kungs nesveicinās. Nice. Jūs neko neredzējāt, un es neko neredzēju. Labi. Tas ir no kokīt! Dēļ! Kas pie vēlna? Bļāļ! Mana nauda! Bļāļ! Suga! Halo! Sveiks! Meklēt kādu nogodi. Viņa vārds ir Vladimirs Igļovičs Sergejs. Jā. Cik daudz tas izmaksās? Tas apmēram izmaksās 500 000. 500 000? Jā, būs. Kaka tāda!
ko domāju, ka varēja paslēpties? Dai ārā, ātri, ātri! Dodo, kā tu tādā situācijā esi ticis? Tu jau domāji. Pelnīs naudu, dzīvos dzīvi, ar nepareiz nopelnīt naudu. Pārdos narkotikas, kas pat nav narkotikas. Tu man šķiet baigi nepareiz, es domāju. Pasaicībā kāmīgi domās. Jā, lūdzu. Sveiki. Sveiki. Sēdieties, lūdzu. Kas jūs šovakar atnes pie mums? Es redzēju ziņās, ka Vladimirs ir nomiris. Man ir informācija par Vladimiru. Klausos. Stāstiet, lūdzu, sīkāk. Es 13. martā vakar redzēju, kā Vladimirs runā pa telefonu ap 10. vakarā. Skaidrs. Un kur tieši tas notika? Tas notika mājās. Kādas mājās? Viņa mājās. Es redzēju pa logu, ka viņš tā pie logu un runā pa telefonu. Tas notika Vladimira mājās, viņš stāvēja pie loga un runāja pa telefonu. Jā. Skaidrs. Es dzirdēšanos? Halo, pierādījumu nodaļa. Jā, šeit jums zvana detektīvs Aivars. Man ir vajadzīgs Vladimira Igļoviča Sergeja telefons. Jā. Kad viņš būtu pieejams? Skaidrs. Jā, 20 minūtēm jābūt klāt. Labi. Uz redzēšanos. Veci telefoni ir uz lēnas ierakstīts. Jā. Es atceros, man vecākiem tāds bija. Igoram Liptekam. Jā. Labi. Viņi jāatbal viņa kriminālais rekords. Jāpārbauda. Pastīsim. Jā. Jā. Igors. Tā, pie foto. Es, man liekas, tādu redzējis uz ielām. Jā, tas nav tas čaļs, kas visu laiku tur Te patās. pilnā staigā, jā. Viņš ir narkomāns. Nu, Nekas īpašs. Iesim aprunāties ar viņu. Klausies. Mēs zinām, ka tu zvanīji Vladimiram un pirkt narkotikas. Tas viss ir viņa telefonā. Mēs arī zinām, ka tev ir krimināla rekords. Pēc nevēlas, lai to pieliek tev vēl, neteicis tiesāts uz vēl ilgāku laiku cietumā, runā. Labi, es atzīšos. Es zvanīju vienam vīrietim vārdā Jansons. Es viņu nolīgu, lai viņš nogalinātu Vladimiru. un kādēļ? Tāpēc, ka viņš man pārdeva viltus narkotikas. Viņš ir vainīgs, savāciet viņu. Blin, Nikola, nāks vai nē? Aiziet. Sveiks. Man vajag, lai kādu nogalina. Viņa vārds ir...
Halo? Šāslēt kādu nogalinu. Jā. Es aizmirsu vārdu. Aina. Au. Jansons tā un tā. Un tad turpina filmēt vēl kādas 5 sekundes, ja? Kamēr mēs nerunājam, lai tas ekrāns ir lēnām sāk palikt melns. Ok. Ja? Aizs, ko tu teiksi? Nē, drīz, tev, pēc aina. Klausies. Mēs zinām, ka tu zvanīji Vladimiram un pirki narkotikas. Tas viss ir viņa telefonā. Mēs arī zinām, ka tev ir krimināla likums. Es nevēlas, lai to pieliek tev vēl netiec tiesāts uz vēl ilgāku laiku cietumā. Labi, es atzīšos. Es zvanīju vienam vīrietim vārdā Jansons. Es viņu nolīgu, lai viņš nogalinātu Vladimiru. Un kādēļ? Tāpēc, ka viņš pārdeva daudz narkotikas. Viņš ir vainīgs savā dzimumā. Es centos, ja godīgi neiesmieties. Vienkārši, kad jūs klusējat, tur viņš burbuļo. Kā atliņš, ka burbuļo. Tagad.